Un tad došu vārdu Robertam Zīlem, Eiropas parlamenta deputātam. Lūdzu. Jā, paldies. Tad mēs mēģināsim iziet cauri šīm lietām, par ko mēs jau mazliet pieskāros savā ievadrunā par dzīves kvalitātēm. Un tas, uz ko es gribētu no šīm kvalitātēm uzskarties šajā ziņojuma daļā, tas ir mājoklis. Jo, ja mēs runājam par tām materiālām pusēm, tad skaidrs, mēs daļēji runājam nodarbinātības kontekstā, kā ienākumu gūšanas veidu, arī izglītība, kas pats par sevi ir vērtība, arī ar materiālu izteiksmi vēlāk, bet skaidrs, ka mājoklis ir tīpaši tajā jauniešu dzīves paudzē, kad viņš vēlās noģibināt ģimeni un iesakņoties, kas ir latviešu tradīcija. Tas varbūt nav amerikāņu tradīcija dzīvot visu mūžu vienā vietā, bet latvietis ir gatavs kādu laiku strādāt, bet faktiski viņš samērā ātri līdz šim vismaz varētu teikt tā izvēlās savu vietu, kur viņš varētu sākt dzīvot. Un ja arī tā nebūs viņa vienīgais mājoklis, katrā ziņā iet runa par pašu pirmo mājokli jaunai ģimenei. Kādā situācijā mēs pašlaik esam, jo faktiski mēs paskatāmies jo pirmā mājokļa pircējiem, tiem, kuriem nekad nav bijis ne dzīvoklis, ne māja, vai viņiem ir handikaps tirgū. Viņš nebija, ne pirms buma, ko mēs mēģinājām cīnīties zināmā mērā 2005. Gadā, radīt šo sistēmu, tad, kad parādījās šīs tendences tirgu ar hipotekāro kreditēšanu, nav arī tagad. Un šie mēģinājumi pašlaik nav vainagojušies politiskā panākumā. Jo īstenībā vienīgais nosacītais handikaps mājokļu tirgu ir īstenībā manā skatījumā pastāvīgās uzturēšanās atļauja kā papildus bonus šajā tirgu, kas ir pašlaik, tas neatiecas uz vietējiem jauniešiem. Kāpēc tas ir svarīgi? Manā uzskatījumā tas ir jauniešu piesaista dzimtenei, jo pat tad, ja šis jaunietis ar savu ģimeni vai viens pats strādā ārpus Latvijas pašreizē, un tādi ļoti daudz, ja viņam šis handikaps tirgu un iespēja iegādāties ar valsts atbalstu šo mājokli ir savā dzimtenē, tad vairums no viņiem izmantos. Arī šeit klātesošie ir cilvēki tādi, kur patstāvīgi vairāk dzīvo ārpusē, bet viņi savu ģimenes līgstu var teikt šeit, kas ir tas būtiskais, man liekas, ilgtermiņā. Un tas ir tas ilgtermiņa demografiskās situācijas stabilizēšanai. Un visbeidzot arī pašam mājokļu tirgum, manuprāt, šāda programma, kas atbalstītu šādus ilgspējīgos mājokļu pircējus, kas šeit dzīvot, līdz ar to maksāt arī finanšu sektoram, tātad tos ienākums, kas viņam ir vajadzīgi, savukārt finanšu sektoram tas radītu kaut kādu ilgtermiņa stabilitāti, jo pašreizējā tirgu, un Mārtiņš Bičes, es domāju, par to runās, šī situācija nav tā attīstītākā, un dažos tajos attīstības segmentos, ko mēs redzam Jūrmalā, Pierīgā, kas attīstās ar nevietējo cilvēku tirgu, tur finanšu sektors, legālais Latvijas banku sektors ir iesaistīts visumā maz. Par atbalsta programmas pirmajiem mājokļiem es gribu teikt, ka Latvijā bija 90. gadu beigās šī gadsimta sākumā faktiski izstrādāt pilotu projekts, kas bija domāts kā galvojuma sistēma pirmā mājokļa pircējiem Latvijas jauniem cilvēkiem. Diemžēl viņi tā īsti neiegāja, jo bija izstrādāts Pasaules bankas tehniskā vienībā finanšu ministrijā, jo sākot ar 2004. gadu aizgāja hipotekārās kreditēšanas bums, un īstenībā nevienam to neinteresē, jo katrs varēja, kā atceraties, piebraukt gandrīz ar mašīnu, saņemt kredītu mājoklim un braukt tālāk. Kas, protams, kā mēs zinām, ar ko tas viss beidzās. Par atbalsta formām, tas, ko mēs varētu redzēt, kādā veidā viņas būs, viņas īstenībā ir dažādas, un mums nevajadzētu izdomāt ļoti jaunas velosipēdas, jo tie ir gan galvojuma sistēma, gan grantu sistēma, gan bezprocentu kredīta sistēmas, tas, ko lieto citas valstis, vai arī daļai īpašumu iegāde, kas arī vēl viena forma, kādā veidā šo atbalstu mājokļu tirgu var dot šiem pirmā mājokļu pircējiem. Un bez šaubām ir nepieciešams formulēt kritērijas, kas ir šī kategorija cilvēki, par kādiem mājokļiem iet runa, pie kādiem nosacījumiem viņu finanšu stabilitātē, lai viņas paši neiedzītu parādu neatmaksājamības sajūtā, kas var beigties ar fiziskās personas maksāt nespēju. Un visbeidzot ir jābūt skaidrai atbildībai starp visām iesaistītām pusēm, starp publisko sektoru, valsti vai pašvaldību, respektīvi starp finanšu sektoru, kas šo finansē, un pašu kredītņēmēju, kas arī pērk šo pirmo mājokli. Vispirms par galvojumiem, kas lielā mērā balstās uz šīs Pasaules bankas tehniskās vienības pieredzes, kas manuprāt, arī tagad mājokļu tirgu radītu interesi komercbankām
kreditēt šādus projektus, ja šos 25 līdz 30% pašu ieguldījumu galvojuma formā nāktu konkrētai kredītņēmēju kategorijai, kas pērk savu pirmo dzīvokli. Un šī forma, manuprāt, varētu strādāt kā diezgan būtiska metode. Kas to dara? Vai tā ir uz Hipoteku bankas topoša attīstības banka vai kāda cita institūcija? Mēs zinām Latvijas garantija aģentūru, kas gan strādā ar biznesa daļu, bet katrā ziņā es domāju, ka publiskajā sektorā vēl joprojām ir arī eksperti, kas var strādāt ar šādiem te projektiem. Jautājums, kas ir šī institūcija, kas ar to strādā. Un vēl ir kā formas no tām, kas to varētu veidot, ir granti. Par tiem mazliet minējuši, kad faktiski grants ir pirmā mājokļa pircējiem dažādās variācijās šīs formas strādā valstīs, kas nozīmē, ka grants tiek piešķirts tikai tiem, kuri veids zinām iemaksu jau no šī dzīvokļa. Tā ir mazliet savādāka metode nekā galvojuma sistēma, bet iespējams, ka arī šī metode būtu lietojama, kas palīdz pie pirmās iemaksas veikšanas, savukārt šo grantu patiešo bankai pārskaitot līdzekļus, mazināt kredītu nastu šim te jaunajam cilvēkam, kas ir izlēmis šo soli spērt. Par bezprocentu kredītiem tas ir vēl viena, varbūt atvasināta forma, kas varētu šajā valsts programmas daļā apmaksāt šos kredītu procentus maksājumu pirmā mājokļa kredītu ņēmējiem. Un katrā ziņā šeit ir ārkārtīgi būtiski noteikti kritērijus uz ienākumu un arī, es domāju, uz īpašumu, kuru šis pirmā mājokļa pircējs pērk. Un visbeidzot par daļēji īpašuma iegādi, es te mazliet pārlecu no šī animācijas efekta, par daļēji īpašuma iegādi, kad daļu caur valsts aģentūru vai kādu jau esošu sistēmu institūciju, kā attīstības banku, tiek daļēji pirkts un daļēji īrēts šis īpašums. Tās arī ir viena no variācijām, kādā veidā jaunā ģimene iegūst stabilitāti, zinot, ka viņi šai gadījumā pat pie vissliktākā gadījuma var arī realizēt savu dzīvokli šai pašai institūcijai, kas viņam ir daļēji šo īpašumu pārdevusi un daļēji izīrējusi. Tātad kombinācija no šīm sistēmām, kas arī ir lielā mērā citu valstu prakse. Tātad jautājums, vai mēs to gribam. Un šeit es redzu vismaz vairāk spēlētājs. Tātad pirmais spēlētājs ir politiskā griba to darīt, kura, es domāju, mēs varam ietekmēt. Otra daļa ir komercbanku sektors, un es ceru, ka Mārtiņš par to runās. Vai viņiem tas interesē, vai viņi gatavi sadarboties. Un visbeidzot, trešā kategorija cilvēku, vai ņemot vērā krīzes un nekustamā īpašuma burbuļa sekas, ko jaunā paudze varbūt nav sajūtas, bet viņi redz sev apkārt, savu līdzcilvēku vidū, vai viņiem ir interesi par šo. Tātad tās ir šīs trīs daļas, kas manuprāt, ir iesaistītas šīs problēmas risināšanā. Paldies!